Laipni lūdzam raidierakstā Sirds draudzenes, ar jums kopā ir Viktorija, un šodien man viesos ir mūsu otrais vīrišķīgais viesis, Mārcis Jukumsons, Jukumnieks. Sveiks, Mārci! Čau, paldies par uzaicinājumu. Jej, mēs varēsim runāt par dzīvi ar Jēzu, reāli kā staigāt ar Jēzu, un man liekas ar Mārci tā ir lieliska saruna, jo viņš arī pastāstīs nedaudz vairāk par to, ko viņš dara, un ja man kāds saka, ka Jēzus staigā vai ka mēs varam staigāt ar Jēzu, tad es iedomājos par Mārci, tā kā jā, lai Dievs svētī šo sarunu, un pirmo reizi es par tevi, Mārci, zināju, redzēju tevi, kad es nācu pie ticības 4 gadu atpakaļ, sāku klausīties kristīgas dziesmas, un jūs kopā caur projektu Piepildīts muzicējāt, un tad es tevi pamanīju tur, un pēc tam es pamanīju Jesus Walks kustību, un tad, tu esi mūziķis, tu esi viss kaut kas, tā kā varbūt nedaudz iepazīstini mūsu klausītājus ar sevi. Jā, paldies tev pirmkārt par uzaicinājumu, priekš šeit viesoties. Ja es pareizi atceros, pirmais viesis bija Ulvis, vai ne? Tā kā sveiciens Ulvim arī. Bet ja par mani, tad ikdienā, tas jautājums par ikdienā, ko es šobrīd tikai nodarbojos, ja? Tad man ikdiena ir tāda diezgan dažāda, un šobrīd ir tā, kad man patiesībā izglītība ir mūziķa izglītība, tā kā es izmācījos mūziku gan Rīgā, gan mūzikas vidusskolu, un pēc tam es aizbraucu uz Londonu studēt līdz 14 gadam. Un pēc tam atgriežoties, kādu laiku es biju pilnlaika mūziķis, ar to domājot darīt visu par un ap saistībā ar mūziku. Un es gan pasniedzu, gan komponēju, producēju, reklāmām taisīju, visu, ko tā kā es mācīju arī vidusskolās. Un tā kā es ar to kādu laiku darbojos, bet tad pakāpeniski pienāca tā kā gada no gada sezona dzīvē, kur arvien vairāk Dievs sāka vadīt, nodot tā kā apzināti laiku, vairāk arī dažādām lietām, kas saistās ar Dieva darbu, Dieva valstības darbu visādā veidā. Un šobrīd man ikdiena ir tā, kad viena no lietām, kas ir es vadu draudzi, kur mēs patiesībā aizmetņi jau bija 2010. Gadā, kad mēs sākām, un tādu pilnu skaidrību par nosaukumu visādām lietām mēs pēc 10 gadiem, tas 2020. Dabujām, un tā draudze vārds un gars. Tā kā tur aiziet tāds liels kvantums mana laika ar manu sieviņu ikdienā. Paralēli mēs esam daļa no draudžu tīkla starptautiski ar nosaukumu Influx, un es tur esmu arī. Tur ir 4 draudzes, 2 Norvēģijā, 1 Spānijā, un mēs Rīgā. Un tur ir viena diena nedēļā, ko es tur darbojos, un tad paralēli ir mūzikas pusīt vēl. Es to arī neesmu atmetis, un ir tāds sastāvs Kris Noā, kur es producēju, tas nozīmē gan komponēju, gan veidotās dziesmas, un tad arī nedaudz uzstājos ar to, pasniedzu privātas stundas. Tad ir, tas Jesus Walks, ko tu pieminēji, tā ir apmācība, tā kā tieši jauniešiem studentiem par to, kā staigāt ar Jēzu ikdienā, ka mēs varbūt bišķi vēlāk pieskarsimies, bet, būtībā tās ir starptautiskas tāds apmācības, kur patiesībā pēc 3 dienām es braucu uz Poliju, mums Polijā būs apmācības šīs. Ir citas lietas vēl, bet es tur neminējuši, Merino vilnu, mēs tādā sānu biznesiņā tirgojam. Bet tā kā ikdiena ir tāda daudzkrāsaina, teiksim tā. Tā kā Jāzepa apmetnis. Uz to pusi, vai ne? Super, paldies, ka padalījies. Jā, tiešām ļoti krāsaini, un varbūt nedaudz pastāsti par to, kā tu aizstaigāji līdz Jēzu un kāds ir tavs ticības ceļš. Jā, tas īstenībā tikai pēdējos gados arvien vairāk esmu sācis novērtēt to savu ticības ceļu, un ir tā, kad man patiesībā ir Jēzu mīlošas saknes, mērams, man liekas, kādās 5-6 paudzēs. Ir izdevies atrast līdz 1800 gadiem, kur Bībeles panti pierakstīti un tā. Tā kā tas ir tāda, svētība īstenībā, kas ir gājusi un sekojusi kaut kādā ziņā man pat neapzināti manā dzīvē. Bet es izaugu jau apzināti kristīgā ģimenē, man vecāki gāja draudzē, un līdz ar to es redzēju, piedzīvoju kaut kādā ziņā Dievu, un tad pienāca 17 gadu vecums, kad
kad es atceros, es dzirdēju kādā dievkalpojumā, es pat biju fojē, es pat nebiju tie galvenajā telpā, bet es dzirdēju, ka mācītājs tajā laikā sludināja, un man ļoti skaidri tas dalīties vienkārši raisīja manā sirdī sapratni, kad, lai arī esmu izaudzis tur pie ērģelēm un visu tur zināju iekšā ārā, kristīgajā vidē, bet kad man personīgi es nebiju atsaucies Jēzum, un es sapratu, ka man dzīve ir salauzta un ka man vajadzīga viņa piedošana. Un tas nenāca tā baigi smagi vai tādu kaut kādu tādu debesu dārdoņu. Tas nāca tā ļoti tā kā skaidri, nepārprotami, un bija ļoti skaidrs, ka vienkārši man vajadzīgs tā kā atsaukties un kristīties un tā. Un tas bija tāds, pirmais tāds galvenais lielais posms, tas bija 16 gadi. Pēc tam es atceros, kad pirmie gadi es biju Baptistu vidē, un tur tā ļoti parasti praktisks kalpošanas iesaistīties darīt, un es uzreiz iesaistījos, un tad arī pirmā dziesma, es atceros, kaut kad tur sāk tapt, un es ar mūziku sāku izpaust to sirdi par Dievu, un neilgi pēc tam patiesībā sarakstīju dziesmu tikai tavā žēlastībā, kas bija tāds otrais posms, kad es sapratu tā pa īstam evaņģēliju. Tādā ziņā es biju atsaucies uz evaņģēliju, bet es aizvien pats centos izpelnīties, neapzināti īstenībā caur kalpošanām, caur darīšanām Dieva mīlestību un labvēlību. Un tad es teiktu es jau biju glābts, bet tāda jauna, varbūt atklāsme par evaņģēliju nāca. Un tas bija tāds otrais posms, es teiktu, kas tiešām raksturoja, ka es teicu, wow, tā kā evaņģēlijs ir tik labs, un ka tur nav nemiņas no manis. Un tas bija tāds otrais posms. Jā, tā kā, tas laikam ir tāds, un pēc tam, es nezinu, cik tā man iet, ir vēl tāds trešais posms, un to es arī noslēgtu. Trešais posms bija tāds, kad es tā kā gribēju saprast, kur Dievs vada arī tālāk, un man bija izvēles ar mūziku, un iekšē man bija sirdī teoloģija, man jau sāk interesēt tā kā rītīgi izsalkums pēc Dieva vārda, grāmatām, tā kā iedziļināties. Un es sapratu, ka tas ir man sirdī, un vienlaicīgi bija kāds konteksts, kur par mani lūdza cilvēki, un es pirmo reizi patiesībā piedzīvoju, ka nepazīstam cilvēku lūdzot par mani. Tādā dzīves izmainoša pieredze patiesībā bija, kad atbrauca kāda Norvēģi, tur bija kāds pasākums, un viņi lūdza ļoti pazemīgi, ļoti tā, angliski sakot, low key, ja? Un vienlaicīgi veids, kā viņi lūdza, bija tik tik precīzi, tik trāpīgs par manu dzīvi, kad es atceros, draugs bija pirms manis iepriekš, par kuriem arī lūdzu, viņi visi raudāja, un tad pienāca līdz manīm, un es piedzīvoju to, ka pirmo reizi, ne tikai intelektuāli, bet ļoti personīgi, ka Dievs man pazīst. Un ka tas patiesībā lielā mērā tā bija tā kā tāda, viena no lielajām dzīves izmaiņām, līdzīgi kā tā glābšana. Es atceros uz evaņģēliju, tad šeit es ne tikai intelektuāli piedzīvoju, ka Dievs man pazīst, un viņš zina, cik man ir matus uz galvas, un tas patiesības, kas ir Bībelē, bet es viņas ļoti personīgi piedzīvoju, ka Dievs zina to, ko es nevienam neesmu teicis. Viņš zināja mans jautājums par izglītību, un tas tik dažādos veidos apstiprināts. Un tas bija tik dzīvi mainoši, ka mēs pēc tam pusstundu es sēdēju pirtī ar tiem džekiem, mēs nerunājām, jo bija tāda, tāds liela tāda bība, jo tu saproti, ka Dievs bija klātsošs, un tas patiesībā nebija cilvēks, kas runāja, bet tas bija Dievs ar to cilvēku. Un tas pēc tam sāk patiesībā visu tādu tālāko ceļu, kur tēma par Dievu klātbūtni, kā var dzirdēt Dievu, kā viņu var staigāt, kāds ir iespējams būt tādās attiecībās ar Dievu arī lūkšanā, lai ar viņu tādā veidā būtu, tuvības attiecībās. Tas man uzdeva lielo jautājumu zīmi, un būtībā kopš tā, tas bija 2010. gads, kad kopš tā laika tas ir bijis tāds mans paša meklējums, kā ir iespējams staigāt tādā veidā, jā. Kā, kaut kā tā. Super. Paldies, ka padalījies. Un tad turpinot par staigāšanu, ar Jēzu, un kā tā ticības dzīve izskatās praktiski, jo, tā kā es uzaugu it kā reliģijā, un tā kā es zināju, ka ir Dievs un tam līdzīgi, bet, es tikai zināju to teoriju, un es nebiju praktiski piedzīvojusi, ko nozīmē, Dieva mīlestība, un ko nozīmē, grēku nožēlu un svētapšanu, un tas viss ir, īstenībā Dievs ir, viņš ir tik pilnīgs tiešām, un tur ir tik daudz vienkārši, ko mēs varam atklāt par viņu, un tad, kā ar viņu staigāt, kā staigāt ar Jēzu ikdienā. Tas, man liekas, daudziem kristiešiem, kuri sauc sev par kristiešiem, ir liels izaicinājums. Tad varbūt var pastāstīt, ko tev
Kā tev izskatās staigāt ar Jēzu ikdienā? Jā, noteikti esmu procesā un mācos, bet, kā es teicu, tas pēdējais posms, ko es pieminēju, tas laiks lūkšanā, kad es saņemu lūkšanu, būtu teikt 13 gadi, un tas ir bijis tā kā šo 13 gadu tāds galvenais meklējums, kā ir iespējams staigāt tādā veidā. Sākumā es to piedzīvoju ar cilvēkiem, un pēc tam man sāk rasties tā kā vēlme lasīt, sākot ar visiem piemēriem Bībelē, un arī pat vēsturiski cilvēki, kas ir staigājuši. Un es pat sākumā mēs darījām, es biju tik radikāls, es devos pie tā Norvēģis, teicu, Klau, es gribu redzēt nevis tevi konferencē, bet es gribu redzēt, kā tu izdzīvo savu ikdienu, lai redzētu, kā tu veido tās tuvās attiecības ar Dievu. Un man tajā laikā likās, ka ir kaut kāda formula, kā būt tuvajās attiecībās, bet patiesībā tas cilvēks man labi mācīja, viņš tā virzīja, saprast, ka tas nav par kaut kādu formulu, bet tas ir par tādu laika investēšanu kopā, un tas ir attiecības, kurās tu audz. Un tā tēma tajā laikā, patiesībā, līdz kurai es nonācu, es sapratu, ka sāku pētīt, kā Jēzus staigāja, un es sapratu, ka visā Bībelē patiesībā tā tēma par Dievu klātbūtni vienmēr bijusi ļoti, ļoti primāra. Sākot jau ar veco derību, Dievs izvēlas savu tautu, vienmēr tas, kas viņus atšķīra no citām tautām, bija, ka Dievs izvēlējās būt ar viņiem. Un sākot ar Mūzu, viņš to saprata, viņš teica 2. Mūzes 3.3, ja tu mūs nevedīsi, tad tev klātbūt nenāks, tad nav jēga mums iet. To pēc tam arī Jozo saprata un citi, tā kā Dāvids saka, tikai viena lieta vajadzīga ir, Dieva klātbūtne, 27. psalms. Vienmēr cekot, es sāku saredzēt visu caur rakstiem, sākumā man svarīgi raksti, man patīk Dieva vārds, saredzēju, ka tas nav vienkārši kaut kāds trends, tā nav kaut kāda tikai viena konfesionāla novirs, bet patiesībā tas ir biblisks tā kā rāmis un pamats. Un es biju sākumā, es sāku to pētīt rakstos, un tad man pienāca sezona, kur es teicu, Dievs māci mani. Tā kā es nonācu līdz iedē, kur es sapratu, man ir vienkārši jāsāk riktīgi pavadīt laiks. Es ļoti daudz lasu, es daudz lasu bet es lasu par Dievu, es klausos par svētrunas, bet tā kā es gribu iepazīt tevi personīgi. Un tad man izveidojās tāds iekšējs tāds, drives, teikt, Dievs, es tā kā riktīgi tev meklēšu, un es burtiski, es atceros, es sāku ieslēgties istabā, tajā laikā es vēl dzīvoju ar vecākiem, un es sagaidīju, ka neviens nav, es burtiski izslēdzu gaismas, un es teicu, Dievs, māci man tā kā tevi dzirdēt, māci man saklausīt tevi, un tā lūkšana bija, kad es gribu tevi saklausīt, tad, kad es esmu ikdienā, es mācos staigāt no tās vadības, kā tu staigāji, jo es ļoti skaidri redzēju rakstos, ka Jēzus bija svētā gara vadīts, un viss, ko viņš darīja, viņš redzēja tikai to, ko redzēja tēvu daram, un viņš sacīja tikai to, ko dzirdēja tēvu sakam, un tas viss notika svētā gara spēcinātībā, jeb vadībā, un es teicu, es arī to gribu mācīties, un tas bija tie bija aizmetņi, kur es bieži atapos aizmidzis uz zemes. Es tur liku instrumentālu mūziku, es tāds bišķi sentimentāls ar savu mūzikas ievirzes tur, un atmosfēru un vēl visu ko, bet tas bija tāds interesants posms, kur es rīktīgi sāku meklēt Dievu. Es burtiski tā kā stundām pavadīju, un es tā kā es sapratu, ka es negribu vairs klausīties vēl viens svētrunu, bet es gribu pavadīt laiku ar Dievu. Un tas bija tāda izmaiņa tajā laikā, kad es sapratu, es gribu iet pie pirmā vota. Es gribu iet pie paša Dieva. Wow. Un tas bija tāds ļoti kaut kā savādāk. Ja līdz tam es biju uzāķēts vairāk uz autoriem vai uz svēturnām, tad pienāca kaut kāds mirklis, es sapratu, es gribu būt uzāķēts uz Dievu. Un tad tas bija tāds viens posms, kur es sākumā vienkārši biju. Un es atceros, es vienu pirmā pieredzi, kas saslēdz to meklējumu, kā var staigāt ar viņu ikdienā, kas bija tā mana lūkšana īstenībā. Es biju aizgājis, un patiesībā es sarakstīju dziesmu. Dziesmas man tikai bišķi dienas grāmata kalpo pa sezonām. Dziesma saucās Mēs vairāk neesam bāreņi, un tur tie panti visi iet runa par svēto garu, 3 posmos. Pirmais ir par svētapšanu, ja veidošanu, tā kā veido mani. Otrais ir apģērb mani ar spēku no augšas, ja tas iet runa, ka mums vajadzīgs viņas spēks, kas ir Jēzus mācība, ka gaidīt spēku no augšienes, ko mācekļiem vajadzēja gaidīt. Un tad trešais ir mācis staigāt ar tevi, un tas trešais pantiņš būtībā tas, kur es attapos. Es teicu, māci mani tā kā ikdienā staigāt. Un tad
Un tad tā pirmā pieredze, ko es ļoti skaidri atceros, tas ļoti bija izteikti. Es gāju pasūtīt kafiju. Sveiciens visiem kafijas cilvēkiem. Es patiesībā nokavēju interviju, es taisīju kafiju. Bet, jā, es gāju pasūtīt kafiju, un tas bija tajā laikā Spicē, labs mājā. Tur bija tajā vietā pie Jāņa Rozes grāmatnīcas. Un es gāju pasūtīt kafiju, un es biju pavadījis līdz tam tajā istabā ļoti daudz laika klusumā. Vienkārši tā kā teikt, Dievs, man daudz patīk runāt, bet es gribu mācīties klausīties. Un man nebija nekāds pārdabisks pieredzes, kaut kā tā, bet es jūtu kaut kāds tāds viegls impulss līdz tam, bet tad es stāvēju tajā rindā pasūtot kafiju, un es gaidu, es pasūtu tur flat white, un es gaidu, un pēkšņi es jūtu vieglas sāpes vēderā. Un es tā kā sākumā domāju, vai es tikko uzēdu kaut ko no tā lidiņā, kad es biju pusdienas ēdis, pirmā doma, ja. Un tad pēc mirkļa man tāda mazs impulss parādās galvā barista. Un tiem, kas nezin, tā ir profesija cilvēkam, kas taisa kafiju. Un man pēkšņi galvā ir tāds, Dievs, vai tas varētu būt tu? Tā kā, ka tu māc man staigāt ar tevi, un ka tu identificēji, ka tās sāpes nav manas, bet tas ir baristē, vai tā varētu būt. Un es galvā to visu tikai procesēju pāris sekundžu laikā ar lielu tādu vai tiešām domu. Bet tad es saprotu, tikai viens veids, kā es to varu pārbaudīt. un tad es piegāju tās baristas, un es teicu, kamēr viņi puto pienu, tie, kas nezina, pienu putošanas ir svarīgākais process, taisot kafiju, parasti tad nevajag traucēt baristu, jo tad tur var visu ko sačakarēt ar to pienu, un tas tā delikāti. Bet man tas impulss bija tik liels, es nevarēju gaidīt, un es tā es atvainojos, šis tāds mazliet negaidīts jautājums, bet vai jums gadījumā nav vēdera lejas galā šobrīd sāpes? Un es atceros, viņi tikai skatās uz to pienu puto, viņi klausās, un tad vienā meklē viņi beidz skatīties uz pienu, un viņi sāk skatīties uz mani. Un viņi aizmirst, ka viņi puto pienu. Un man tā dilēma. Es saprotu, mums ļoti nopietnas tēma, bet vienlaicīgi man kafija tur. Piens tiek pārputots. Un viņi, protams, attopās, viņi aiztais ciet šo putotāju, un es redzu viņas sejā. Viņi tā kā apjukusi, slēšu pārbijusies. Palēm man blakām bija sieva, viņi tā kā skatījās, un tā kā bišķi jutās drošāk, un viņi saka, kāpēc jūs prasiet? Un tad īsumā pateicu, kad es patiesībā mācos staigāt, tā kā Bībelē ir aprakstīts par pirmiem Jēzus sekotājiem, un kad Dievs patiesībā viņas mācīja iet viņa vadībā, un ka es mācos līdzīgi kā tie pirmie zvejnieki staigāt, un reizēm Dievs grib, es ticu, atklāt kādas lietas par cilvēkiem, parādīt, ka viņš viņus pazīst, un es izstāstīju, kā es piedzīvoju, kā Dievs parādīja man, ka man pazīst, un ka es ticu, viņš to grib darīt aizvien, un tad beigās, jā, viņa bija apjukus, ļoti apjukus. Viņa neteica ne jā, ne, bet viņa teica, vai mēs varētu iedot mūsu numuru. Un beigās viņa mums pēc darba atrakstīja, ka viņai bija beigusies maiņa. Un viņai bija pa sieviešu līniju tur sāpes un problēma un tā kā diagnoze. Un pēc tam viņa gribēja mums satikties coffee shopā, un mums bija 3 stundu saruna vispār par to, kā mēs iepazinām Dievu, ka viņš patiesībā ir reāls. Un tas bija tāds pirmais ļoti skaidrs impulss, kas atceros, tā visa tēma par tuvību ar Dievu, visa tā tēma par staigāšanu viņu, patiesībā viņa Dieva sirds ir ielausties tajā mūsu ikdienā, manā ikdienā, un man padarīt to visu staigāšanu reiz ļoti reālu, un vienlaicīgi caur to arī citiem, kas nepazīst Dievu, padarīt Dievu reālu. Tā kā tas bija tāds ļoti skaidrs pirmais punkts. Wow. Kolosāli. Jā, man tiešām trūkst vārdu. Tas ir reāli, tas ir praktiski, un mums tas ir jāsatver, ka Dievs ir, reāls un klātesošs visos ikdienas brīžos. Viņš nav tikai mūsu svētdienas ķeksīts, vai ne? Viņš ir katru dienu, katru mirkli. Ir blakus mums, ir pieejams mums, viņš vēlas būt ar mums. Un, tas rīktīgi izaicina manu ticību arī, tā kā paldies par to. Bet, par misionālu dzīvesveidu runājot, jo tu vadi draudzi, un tu arī varēji aiziet riktīgi mūzikā, vai ne, tev varēja būt karjera, es domāju, tavi skaņdarbi ir vienkārši fantastiski, un tur varēja būt viss kaut kas, un ne, tā kā, bet, ka tas Dieva vārds deg tavā sirdī, un tu izvēlējies, tā kā, ka tev prioritāte ir tā misija, ko tu esi saņēmis no Dieva, vai ne, tavs ceļš ar Jēzu kopā, un, varbūt tu vari pastāstīt par šāda dzīvesveida
jā, ka tu kalpo Dievam, kādi ir tie ieguvumi? Kā tu to redzi? Jā, patiesībā tās tēmas par tuvību ar Dievu, kas bija tas sākums, man tā mījās, man patiesībā tā misija, viņa bija kaut kur iepriekš, kad mēs sākām draudz, tad bija tā misijas ir 10. gadā. Patiesībā tajā laikā es vēl nesapratu to tēmu par tuvību ar Dievu. Man likās vienkārši jābūt misionālam, un tad tikko bija parādījusies tā tēma vispār par misionālu domāšanu, misionāls kopienas, visur, kur apkārt es tā kā sāku figurēt. Tikko Latvijā parādījās tēma par draudžu dibināšanu, tad vēl citiem likās, ka tas ir kaut kas galīgi dīvains, bet jā, un līdz ar to misija bija tas lielais vadmotīvs sākumā, bet es atceros, kādu laiku mēs visi bijām pārguruši no tās tēmas par misiju, jo mēs to darījām savā spēkā. Un pēc tam tā tēma par tuvību ar Dievu nāca augšā, kad es sapratu, patiesībā tā visa misija Bībelē viss caur vienmēr bija svētā gara vadībā un spēkā, kas bija apstuļu darbos, piemēram, rakstīts 1. nodaļā 8. pantā, ka jūs saņemsiet spēku, un tad jūs būsiet mani liecinieki Jeruzālēmē, Jūdejā un Samarijā līdz pat pasaules galam. Un tad es tajā laikā es sapratu, ka tā secība bija nepareiza. Man patiesībā es biju tik ļoti par misiju, un es biju pēc tam pārgurs, un es citus bišķi ar vainas apziņu tajā laikā motivēju, lai būtu misionāliem, un tas kļūst tās smagnēji diezgan. Un tad pēc tam Dievs man pašam atklāja to personīgumu, to tuvības tēmu, un tad tā misija ieguva pilnīgi jaunu nozīmi vai to izējas punktu tādā veselīgā ziņā, un līdz ar to es personīgi ticu gan caur savu pieredzi, gan caur Dievu vārdu, kad, ja mēs patiesi staigājam tuvībā ar Dievu, un tā ir mūsu tāda ikdienas sirds, teikt, Dievs, es vēlos, ka tu šodien man vādi, es vēlos staigāt svētā gara vadībā, es gribu būt jūtīgs pret tevi, tad es ticu neizbēgami, pat nemeklējot misiju, tāpēc, ka Dievs sirds ir par cilvēkiem, mēs vienkārši atapsimies situācijās, kur mums būs iespēja dažādos veidos, bet būt nest gaismu, jeb liecību par Jēzu. Un es esmu arī tā veidos, varbūt bišķi, ka man ļoti patīk draudz, es vadu draudz, un man ir sirds par draudz, bet vienlaicīgi man ir īpaši vilkme būt vidē, kur cilvēki, kas nepazīst Dievu, un piemēram, šobrīd es arī esmu mūziķu vidē, un es atceros arī, kad Pozitīvusā vienu gadu spēlēju, un pēc koncerta, tas bija tas periods, kurus mācījos īpaši ar garu, tā kā ļoti praktiski staigāt, un tad sēdēs gars teica, ok, tagad viņš gribēs man vadīt, Pozitīvas teritorijā, un es gāju, tajā laikā vēl bija Salats grīvā, un tur skan, tur baigies subbasi, tur tehno mūzika, kaut kur jau tālāk pēc koncerta, un beigās man Dievs vadīja pie kādas meitenes, pie kādas jāgermeistera bāra Letas, un beigās es lūdzu, kas ir tas, ko Dievs grib teikt, un kāds mazi impulsi nāca, arī nebija tāds pārdabisks atklāsmes, bet es līdzdalīju viņai, un viņa apjuka ar savu šotu rokā, viņa teica, viņa negaidīja runāt par Jēzu šeit, un vienlaicīgi viņa teica, ka tās lietas, ko es dalu, viņa zina, ka tas ir no Dieva, jo viņa bērnībā brauca uz svētdienas skolas nometnēm, viņa neatrada Dievu, viņa meklē, viņa neatrada Dievu, un ka šī bija pēdējā vieta, kur viņa domāja, ka viņa sāks runāt par Jēzu, un viņa teica, ka viņa zina, ka tas ir no Dieva, un tieši tam dēļ viņam vajadzīgs laiks apdomāt to, un es teicu, super, es to ļoti cienu. Un līdz ar to, ko es gribu teikt, ka tā tēma misija patiesībā vienmēr iet ar to, ka Dievs iet pa priekšu misijā. Tie nekad neesam mēs, nekad neesam mēs, kas izdomā, kā es būšu misijā, ja mēs to darām veselīgi. Bet patiesībā svētais gars grib vadīt tur, kur viņš jau ir sagatavojis cilvēkus, kur viņš ir sagatavojis iespējas. Un mūsu uzdevums patiesībā ir būt gataviem atsaukties uz tām iespējām. Un tas noņem tādu smagnējumu un tādu pārāk lielu mesijas lomas atbildību mūsu dzīvē, un tas ļauj mums iet tajā vietā, kur teikt, es gribu būt vadīts, vadi mani. Un tas padara kristietību pilnīgi jaunā gaismā, tad, kad tu saproti, ok, ja kādam liekas, ka kristietība ir garlaicīga, tad tu visticamāk vēl neesi sācis staigāt svēto garu. un tu neesi piedzīvos tādu to impulsu, ko tev pie kāda jāpieiet vai kaut kas jādara. Un te es nerunāju tikai par tādu ielu evaņģelizāciju, jo es sev arī primāri pat tādu nedomāju par sevi kā evaņģēlistu, bet visu, ko es daru, es gribu atsaukties, man svētais gars dod impulsu. Un tas ir mans uzdevums, tā ir mana pielūgsme Dievam, paklausība. Un tā kā tas... Jā, man būtu neskaidrām stāstī, bet kopumā tā doma ir, ka
es īpaši piedzīvoju to, ka Jēzus sirds ir tik ļoti par cilvēkiem, kas viņu nepazīst, ka tajā vidē, kur mums šķiet ir tumsa, Jēzus tik ļoti runās, viņš tik ļoti, man liekas, bieži darīs pat vairāk nekā rūt lūkšanu vakaros, kur mums liekas, vai kaut kādās kristīgās sapulcēs, jo viņš īpaši grib atklāties šiem cilvēkiem, un es esmu redzējis gan sākot ar tēmām par dziedināšanu, vai kā Dievs runāt asi kaut kādas konkrētas lietas. Manuprāt, tas ir tāpēc, ka viņas sirds ir tik ļoti kā pļaujas kungam, kā teiks Lūkas 10, ka viņš ir pļaujas kungs, viņš pļauj gatavi, vienkārši pietrūkst tie strādnieki, kas ir gatavi teikt, vadi mani savā pļaujā, un tā ir tā sirds apvienot tēmu tuvība ar Dievu, jeb kā būt tuvības attiecībās, un no tā izriet misija, Dieva misija, ka viņš grib mūs sūtīt būt pa gaisu. Kolosāli tiešām. Es arī par to daudz domāju, tā kā man dzīve izskatās šobrīd, un es arī pēc 3 gadu darba kristīgā organizācijā, kuras vienkārši dzīvoju savā mazajā perfektajā burbulītī, es šobrīd strādāju, pasaulīgā darba vietā, un man likās ārprāts, Jēzu, kā es tur izdzīvošu, un būs tik traki, jo, tiešām, kopš es nācu pie Jēzus, viņš tā ir tīrījis, vispār, viņš ir pilnībā transformējis mani reāli. Es arī daudz tagad pēdējā laikā domāju tieši par to prāta attīrīšanas procesu un cik tas ir reāli prasījis gadus. Un tagad es ieeju pasaulīgā darba vidē un man likās, kā es tur izdzīvošu, bet īstenībā, ja tu staigā, Jēzu, ja tu staigā ar Svēto garu, es esmu starā, jo, es neesmu no pasaules, vai ne? Es esmu no Jēzus, un vienkārši tu ej ar to Jēzus gaismu, un viņi varētu reāli, tā kā Bībelē ir rakstīts, vai ne? Viņi nesapratīs, vai ne, un viņi smiesies par mūsu ticību un tam līdzīgi, un man ir pilnīgi vienalga, jo manī ir Svētā gara prieks, vienkārši tas ir kolosāli, un ka mēs varam kā kristieši iet, tajās pasaulīgajās vienkārši vietās un darba vidēs un skolās un uz ielām, vienalga, kur mēs esam šobrīd, kur mēs atrodamies vai kur mēs iesim tālāk. Tas tiešām ir radikāli, un tas man dod tādu prieku, ka viņš mūs sagatavo reāli, viņš mūs aprīko ar visu nepieciešamo. Un tad nedaudz par to praktisko pusi. Kad cilvēki nāk pie Kristus, es ļoti redzu to, ka, bieži vien mums trūkst tā māceklības procesa, ka mums ir kāds no kā mācīties, kā staigāt praktiski, kā izdzīvot Jēzus mācību, Jēzus dzīves stilu ikdienā, un tas, man liekas, ir kaut kas arī tāds, par ko man sirds deg, ka man gribās, praktiski parādīt īpaši jaunām sievietēm, kā dzīvot ar Jēzu ikdienā, tad varbūt kā tev būtu ikdiena, tādi praktiski ieteikumi, kā iet tajā praktiskajā ikdienā kopā ar Jēzu, kāds izskatītos. Ļoti labi. Tas man patīk, ka tu runā par praktisko pusi. Man liekas, bieži pietrūkst tā daļa, vai runā tikai alegorijās un pazūst tā saskara ar realitāti. Man ir... Tā ir tēma, kuras arī esmu dažādas gan grāmatas lasījis, gan no baznīcas vēstures. Man arī vairāk interesējuši arī 1. gadsimti, ko vēlāk sauc par tūkstnešu tēviem, kas pilnīgi pazudīja, tā var teikt, no skatuves garīgās, un viņi burtiski noslēdzās, lai vienkārši būtu ar Dievu. Viņiem gan tajā laikā nebija sapranta par misiju, tas varbūt bišķi iztrūk, bet viņi ļoti uzsvēra to būšanu ar Dievu. Un vienkārši viss cauri es esmu redzējis, ka ir kaut kādas dažādas prakses, pat cauri gadsimtiem, kas cauri gadsimtiem varbūt primāri, kur tu redzi, ka ir kaut kāda uzsvera, kas ir ļoti labi un vajadzīgi. Un tad personīgi manā dzīvē es teiktu, kad ja skatos uz doto mirkli un arī uz to sezonu, ko es pieminēju pirmīt, kad es sāku riktīgi meklēt Dievu personīgi, tad es teiktu, tēma, kas visvairāk ir mainījusi, ir lūkšana, un ar lūkšanu es šobrīd nedomāju konkrētu tikai listi, kur mēs konkrētas lietas lūdzam vai iestājamies, kas ir dažādi lūkšana, kā teikt, žanri, veidi, ir iestāšanās lūkšanas, ir aizlūkšanas, pateicības lūkšanas un tam līdzīgi, bet šajā mirklī es domāju lūkšana kā divvirziena saruna,
kur patiesībā es biju pieredzējis vienmēr runāt. Un man neviens nebija mācekļos, un pat varbūt devis sapratni, kad lūkšanas otra puse ir, kad Mārcis apklust, un viņš patiesībā sāk klausīties. un baznīcas vēsturē to sauc par klusumu lūkšanu. Citiem vārdiem, kad tu esi sarunā ar Dievu, bet tu klausies. Un patiesībā, ka tu ieliec savu pozīcijā, kur tu esi atvērts, vienkārši būt. Un nevis kalpot, un nevis iestāties, un nevis domāt par kalpošanu, bet vienkārši būt. Un priekš manis es kaut kādā laika posmā sapratu, ka tā iespējams ir tāda ļoti detoksējoša arī pieredze no vienas puses, jo es esmu darītājs, man patīk daudz darīt, un Dievs arī devis kapacitāti. Un tur ir svētība, tur ir liels izaicinājums, un tad es vienkārši saprotu, ka priekš manis tā pieredze bija gan vissvētīgāko, un aizvien ir, bet tā ir arī liela cīņa, jo man ir gan daudz atbildības pienākumi, un kad bieži tas ir tikai mēģinājis ielausties tajā vietā, kur es vienkārši gribu būt. Un viens praktisks ieteikums, ko man arī mācekļo kāds cilvēks, kas man ļoti palīdzēja, bija, kad mēs no rītiem domājam, ok, es gribu pavadīt laiku ar Dievu, īsumā prasīt Dievam, kā pavadīt laiku ar viņu. Un es tā nekad nebiju aizdomājies, ka, man liekas, ok, protams, ir pamatlietas, ko mēs zinām, ir Dieva vārds, ir lūkšana, man kādi slavē muzikāli, un tad es sapratu, ka patiesībā kādu laiku priekš manis tas bija vienkārši būt klusumā, un mācīties vienkārši būt ar Dievu un izbaudīt viņu klātbūtni, un varbūt pateikt vienu teikumu, bet tad būt ar viņu 15 minūtes vienkārši un klausīties. Un tad es nonācu līdz tai vietai, kur, tā patiesībā, ja es atskatos, tā ir, iespējams, man mainījusi visvairāk, protams, Dieva vārds, un mēs nevaram pietiekami pateikt, cik svarīgs ir Dieva vārds un citas lietas, bet tieši lūkšana laikam, ja es atskatos, ir visvairāk man mainījusi, un tas ir palīdzējis saprast, ka tā lūkšana patiesībā ir viens no tiem primāriem veidiem, kā Jēzus arī mācekļo savus mācekļus, jo interesants fakts, vienīgā lieta, ko Jēzus mācekļi lūdza, lai Jēzus kā rabija, ebreju garīgais skolotājs māca viņus, tikai viena lieta, māca mūs lūgt. Lūkas 11, ja nemaldos. Un viņi neteica, māca mūs sludināt svētrunas, māca mūs evaņģelizēt, māca mūs dziedināt, darīt, dibināt draudzes. Viņi neko no tā neprasīja. Viņi, man liekas, gāja pie pirmā vota, manuprāt, kur viņi redzēja plūstam visas lietas, kas bija Jēzus dzīvē. Līdzīgi kā rakstīts, ka Jēzus nogāja nomaļās vietās un pavadīja laiku un lūdza Dievu. Un, manuprāt, tieši lūkšana un šis laiks būt ar Dievu, jo es ticu, ka Jēzus lūkšana nebija tikai runāšana, bet arī klausīšanās, ko tēvs grib, kas ir tēva grib. Un tā kā es teiktu, ka no tās vietas reizēm Dievs var atgādināt rakstot, un tu pēkšņi atopies Dieva vārdā, vai Dievs var likt sirdī dziesmu, un tu atopies slavējot. Bet tas sākās ar sarunu, un nevis ar listi, kas man jāizdara priekš Dieva. Un atkal tas var noņemt tādu smagnējumu tai tēmai par būšanu ar Dievu. Un, tā kā tas laikam, ja man viena lieta būtu jāpasaka, es teiktu lūkšana, un tieši klausīšanās lūkšanas gribētu iedrošināt arī tos, kas nav mēģinājuši vienkārši uzliec kaut kādu timer 5 minūtes, izslēdz visu ārā un vienkārši sāc kaut kur un esi klusumā un lūdz, lai Dievs uz tevi runā un lai viņš tev māca klausīties un dzirdēt viņu un es atvērts. Tā kā tas man ļoti ir palīdzējis. Jā, wow. Es arī par lūkšanu runājot, ka lūkšana man vispār pilnībā ir izmainījies tas skats uz to, kas ir vispār lūkšana, jo agrāk man likās, es uzaugu tā kā reliģijā, kur man likās, ka lūkšana ir kaut kas, kas man ir jādara, kā pienākumu pēc, lai izpatiktos Dievam, un ka man vajadzēja tagad nosēsties kaut kur, un tagad es lūdzu, un ka es tur nezinu kaut ko, saku principā pēc scenārija, vai ne, un tam līdzīgi, bet kā Dievs mainīja, pilnībā tagad tu piedzīvo ka tu piedzīvo viņu kā personu, kā kādu, kurš tevi mīl, tad tu vēlies ar šo cilvēku runāt un būt ikdienā kontaktā, un tā mana lūkšana dzīve ir pilnībā mainījušies, jo man liekas, ka mēs visu laiku esam saiknē ar Jēzu, ka mēs visu laiku esam tā kā, ka klausuli ir pacelt visu laiku. Un mani mīļākie brīži reāli katru dienu vienkārši tā kā
piens un medus. Jā, ir vakaros pirms gulētiešanas, kad es vienkārši varu sarunāties ar Dievu par visām lietām un vienkārši, ka kaut mēs spētu saprast, ka tas, kurš radīja katru zvaigzni un sniegu pārslu, vēlas ar mums runāt, ka viņš dzird un ka viņš vēlas, ka viņš vēlas dzirdēt no mums un ka viņš vēlas runāt uz mums. Un man liekas, tā ir skaistākā lieta pasaulē. Un kaut mēs spētu novērtēt, es gribu vienkārši iedrošināt mūsu klausītājus, pavadiet laiku ar Dievu, vienkārši ļaujiet visam radītājam runāt uz jums, palikt viņa klātbūtnē. Man liekas, tas ir skaistākais, ko mēs varam kā cilvēki piedzīvot šeit uz zemes. Dievu tuvumu. Man ne, un es domāju, ka vienkārši saredzēt, kad apzināties, ka Dievs ir Dievs, kurš vēlas atklāties un kurš vēlas komunicēt, un es domāju, ka tas var ļoti izmainīt gan tavu pašu dzīvi, gan caur tavu dzīvi, citu dzīves, ka tu saproti tas pats Dievs, kurš staigāja pirms 2000 gadiem zemes virsmu, ka viņš aizvien komunicē, viņš aizvien atklāja sevi, viņš aizvien vada savus cilvēkus, un vēl Bībeles saka, ka viņa sekotāji ir viņa rokas un kājas, un viņa locekļi, viņa ķermeņa daļas, ka viņš ir galva, bet viņš vēlas vadīt savu ķermeni, un es domāju, ka tā sapratne viscaur saredzēt to, ka tas ir reāls piedzīvojums patiesībā. Tā kā tu saproti, ka tās ir tavas attiecības, un attiecībās nav formulas, tas ir par pavadīt laiku, vai ne? Tas ir par to, ka tu iepazīst viņu kā personu, un tu zini, ka neviens mirklis patiesībā, ko tu pavadīsi vienatnē tajā slēptajā vietā, nebūs veltīgs, un ka patiesībā tieši tur veidojas tava patiesā bāze attiecībām. Un tas, kas var notikt publiski, ja tu būsi iesakņojies, tas tā kā nekad nemainīs tavu pamatu, un tu būsi tāds drošs cilvēks. Un tā ir tāda mana sirds par manu dzīvi, un arī cilvēkiem, kas man apkārt palīdzēt saprast, ka tās visas, tā teikt, ārējās lietas, viņas izriet no tās vienas lietas, jeb tās vietas ar Dievu, par ko Jēzus saka Mateja 6, tā kā, kad meklē tēvu slepenībā, un viņš atalgos tos, kas to dara. Un viņš runā par lūkšanu, un pēc tam arī par gavēšanu. Un interesanti, ka viņš kaut kādā ziņā izaicina savus sekotājus meklēt tēvu slepenībā. Un tur tā tēma lūkšana kambara parādās. Bet es tā domāju, ka vienkārši interesanti, ka tur parādās arī kaut kāda veida atalgojums, ir kaut kāda veida, Dievs kaut kā īpaši vēlas svētīt tos, kas viņu arī tādā veidā meklēs, un tāpēc, ja tu klausies, un tev nav jāsalīdzina sevi ar nevienu citu, vai pat ar stāstiem, ko mēs te minam, bet tas ir par to, ka Dievs grib tevā veidā atklāt pirmkārt savu realitāti, un tad, ja tu to piedzīvos, tic man, tu sāksi to tā kā vēlēties nest arī citiem. Tā. Wow. Jā, tieši tas arī atkārtojas. Tu man tikko atgādināji viscaur evaņģēlijiem, tā vientuļā vieta, vai tas kambars, vai tā slepenība, ka Dievs vēlas to, to intīmo tuvumu ar mums pavadīt. Un tas, cik es esmu lasījusi evaņģēlijos, tad tas ir katapultējis tādas milzīgas lietas, kur viņš tā kā aizsniedza ļaužu tūkstošus, darīja milzīgus brīnums, staigāja pa ūdeni. Viņš pirms tam bija bijis tajās nomaļajās vietās kopā ar savu tēvu. Nedaudz parunāsim par grāmatu, kuru es nesen sāku lasīt un kuru tu esi lasījis, Johns Marks Comers, The Ruthless Elimination of Hurry. Netulkojuši latviski, jo man vienmēr ir grūtības ar ruthless vārdu tulkošanu. Bet tāda nežēlīga, tāda bez kompromisa steigas izslēgšana. Man ļoti uzrunāja tas, par ko viņš raksta, kā mēs dzīvojam laikmetā, kurā viss ir tik ātrs un tad laikā mīlestības ritms ir lēns. Ka Jēzus, viņš nekur nekad nesteidzās, ka mīlestība nesteidzās, jo mēs nevaram steigā parādīt mīlestību saviem tuvākajiem, mēs arī nevaram veidot attiecības ar Dievu steigā, un tad kā no šīs steigas tikt vaļā, varbūt tās tu vari padalīties ar kādām, savas ikdienas vai izaicinājumiem vai arī atziņām no šīs grāmatas, kā tu dzīvo, tajā Jēzus ritmā.
noteikti var ieteikt šo grāmatu, un man liekas, ļoti, ļoti laba literatūra. Jā, tas, kas man no viņas ir palicis, patiesībā tas kaut kādā ziņā turpinājums nedaudz tam, ko es varbūt iepriekš arī pieminēju, ir par tādu apstāšanos un par to būšanu. Patiesībā no tā izrietēja arī vēlāk tas, kad Dievs deva draudzē mums vīziju, un pirmais punkts bija būt ar tēvu, un tas vārds apzināti ir būt, nevis kaut ko darīt, nevis kalpot, bet būt, un tā kā, jā, ka tas arvien vairāk es saredzēju, ka tā ir beigās tā ir tā vieta, tas ir tā viens uz viens vaigā realitāte, kur Dievs vēlās, un kur mēs beigās būsim, pie Dieva troņa pilnībā, man nekad pazudīs kalpošanas dāvanas un viss cits, tad būsim mēs un viņš. Un, un tad es lasot to grāmatu arī, es domāju, arī viņš ir tādā urbānā kontekstā bijis un labi saprot pilsētas dinamiku un steigu un visu to. Un man laikam arī kāds no lietām, kas reizē visvairāk bija tieši šī tēma par to, kā iet tādā svētā gara tempā un būt klātesošam, kas, man liekas, kopumā ir milzīgs izaicinājums tādā mūsdienu steigā un sabiedrībā. Un tas trakākais, ka, protams, ne tikai tas veļās attiecībās mums savstarpēji cilvēkiem, bet, protams, tas arī iztulkojās mūsu attiecībās ar Dievu, ka mēs gribam ātri, tāpēc ļoti labi pārdodas grāmatas, kas dod formulas, kā 3 soļus, kā dibināt draudzes un tam līdzīgi tā vietā, lai mēs patiesībā teiktu, vienkārši klausamies. Un tas, kā es patiesībā esmu to implementējis, ja ietilpinājis savā ikdienā, ja pat veids, kā mēs lūdzam, kā es lūdzu, mēs arī mācekļiem draudzē lūk, piemēram, mēs pat vakariem, mēs lūdzam cilvēkiem, un mēs uzklausām cilvēku, bet tad mēs sakam, tagad mēs prasīsim svētiem garam, un mēs klausīsimies. Un mēs būsim kādu laiku klusumā, un pēc tam mēs varēsim dalīties. Un viss caur šīs lūkšanas aizrit veidā, kur mēs sākumā prasam Dievam, un tad mēs dalamies, tad mēs atkal prasam Dievam, tad mēs dalamies, un mēs mācāmies sākumā būt un klausīties. Un tas bija mācekļu pirmais uzdevums patiesībā klausīties savu skolotāju, un tad viņi sāk imitēt un darīt. Jā. Un līdz ar to es zinu, ka tas ir bijis tā tēma klausīšanos. Pat bieži braucot sludināt kaut kur, es paņemšu pēc sev svētrunas un teikšu, ka mēs klausīsimies. Mums būs laiks, mēs apstāsimies, un mēs mācīsimies detoksēties no steigas, un mēs vienkārši paņemsim mirkli. Un tas ir bijis, ko es sākumā savā dzīvē praktizēju ar cilvēkiem. Es zinu, kam ir grūti pat pavadīt laiku ar Dievu. Es šo apstāšanās procesu, klausīšanās esmu mēģinājis palīdzēt ietilpināt ikdienā. Un tas tajā grāmatā arī, es domāju, bija pieminēts, un ir dažādi veidi, kā tu vari pārbaudīt, cik ļoti tu esi tajā steigas ritenī, un kad tas noteikti ir tāds ļoti praktisks elements, kas man jau bija kaut kādā iepriekš, bet šī grāmata īpaši to akcentēja, un es 2 soļus atceros, ko es arī praktiski paņēmu šīs grāmatas, tur bija kādi praktiski izaicinājumi. Viens bija apzināti nostāties veikala garākajā rindā, kad tu ieeji, piemēram, tu ieeji veikalā, un ir 5 kases, un tu nostājies parasti pie īsākās, vai ne, tu jau izrēķini ar acīm, kur tu vari būt visefektīvākais, lai nezaudētu laiku. Un es apzināti sāku stāvēt garākajā rindā, bez telefona un būt klātsošs. Un otrs bija ar mašīnu, kur man arī patīk dinamiski braukt, un kur apzināti bija braukt atļautajā ātrumā un lēnākajā joslā, neveicot apdzīšanas manevrus. Un priekš manis tā bija arī vēl viena pilnīga detoksācija. Es sapratu, cik ļoti lielā steigā es esmu, vienmēr novalkot līdz pēdējiem mirklim, un tad steidzoties, un tad es sāku apzināti braukt lēnāk, es ierados laicīgi, un pirms tikšanām man bija 5 minūtes, kuras varēja beigās būt klusumā atkal ar Dievu. Un es sāku saredzēt šo steigu, viss apkārt, un es viņu saredzēju arī attiecībās ar Dievu. Un tāpēc es to saucu par tādu detoksu, kas ir ļoti vērtīgs. Kad tu apstājies, tas ir daudz baidās no tās vietas, patiesībā, ka tu esi klusumā, jo tad visas lietas patiesībā uzspēlda, un tāpēc mums patīk troksnis, un vienmēr kaut kas fonā ir, bet patiesībā, ka mēs apstājamies, mēs nonākam tā kā vaigā ar tur, kur mēs esam, ko mēs jūtam, cits vispār nejūt savu ķermeni, emocijas, un tad priekš manis tas ir tāda viena no lielākajām vērtībām, un tāpēc tā grāmata noteikti ir palīdzējusi domāt arī, tīri praktiski un pasmieties arī par praktiskiem piemēriem. Bet kā tev, kas tev lasot, varbūt tev iekrits?
Man tik ļoti patīk tas veids, kā viņš raksta, vai ne tik, tā vienkārši un tieši un ļoti, nesamākslot, ka viņš neliek sevi kaut kur augstāk, vai ne, bet ka viņš ir tāds pats salauzts cilvēciņš kā mēs, kurš skrien pakaļ tam pulkstenim. Un tas ir tik atsveidzinoši, jo, mēs dzīvojam tādā naža asmens laikmetā, kur cilvēki ir vai super samāksloti, vai arī super atklāti. Un tad, tas man ļoti, ļoti patīk, kā viņš ļoti daudz faktus min. Un tā kā, ja kādi klausītāji vēl šo grāmatu izlasīt, man ir kopijas, es jums atsūtīšu, rakstiet mums uz e-pastu. Bet viņi arī var dabūt noteikti kādos internetu veikalos, diemžēl latviešu valodā. Viņa vēl nav iztulkota. Un tad noslēgumā Mārts varbūt tās padalīs ar kādu no sava ticības ceļa atziņām. Kas tev tāda viena no lielākajām atziņām ir staigājot kopā ar Jēzu? Jā, lielākās atziņas. Man liekas, kopumā intervijas laikā ir izdevies mums diezgan pieskarties tādām pamatām nostādnēm, kas ir mainījušas man sapratni. Es varbūt varu padalīties, kas ir tāds pēdējā laika, varbūt izteikti aktuālās, man liekas, tas varbūt tāds, tas ir bijis tēma par to, ka, mēs patiesi Dievu, man liekas, piedzīvosim un piedzīvojam, un arī gan jau tad, kad mēs iepazīstam Jēzu, mēs tiekam mainīti, tad, kad mēs ejam dziļumā, dziļajās lietās, un bieži kristietībā mēs varam veiksmīgi izvairīties no dziļuma, un tas var būt pat diezgan, tu var būt dažādās vidēs un visādos pasākumos un dažādās kontekstos, un atrast sevi, ka tu jau saproti, kā viss strādā, un viss liekas tā diezgan ok, bet tad kādā mirklī tu atduries patiesībā pret dziļām lietām, un ir kaut kādi aizbergi, kurus varbūt tu pat neesi redzējis, un tu pēkšņi sastopi, kad savu stāstu, tu sastopi, kad lietas, kas ir tavā dzīvē notikuši, daudz vairāk tevi ietekmē nekā pat varbūt gribētos atzīt. Un tad tas ir bijis kaut kas, ko mēs, gan sakot, mūsu ģimeni un arī pēc tam draudzē esam redzējuši, cik patiesībā Dievs grib parādīt sevi tieši tajās tumšajās vietās mūsu dzīvē, tajās vietās, kur mēs esam piedzīvojuši dažādas sāpīgas pieredzes un traumatiskas pieredzes no bērnības un tam līdzīgi, un kad patiesībā ar to mēs bieži neapzināti noticam meliem, kas pēc tam mūs kavē virzīties ar Dievu dažādās dzīves sfērās, un tas ir bijis tāds, kur es no jaunas saredzēju evaņģēlijas spēku un arī tādu Dievu sirdi, ka viņš grib, kā viņš teica, Iesaias 61, par tādu mesijānisko kalpošanu, ka viņš grib dziedināt salauztās sirdis, un man liekas, man tāda ticība kaut kā par šo sezonu kopumā ir, kad Dievs ļoti grib transformēt savu līgavu, un kad, lai mēs kā kristieši būtu patiesībā efektīvi, mums ir jāapzinās, ka tas vārds, ko tu pieminēji raidījuma sākumā, svētapšana, patiesībā, ka viņš notiek ne tikai tādā intelektuālā līmenī, ka mēs piekrītam kaut kam, bet patiesībā tad, kad tā patiesība kā eļļa notek līdz mūsu sirdī, un bieži tur, kur ir kāda sāpe, rūgtums vai citas lietas, kas kavējuši, ka viņš nāk un viņš savā mīlestībā izgaismo, un kā vēstule romiešiem saka, viņa labestība mūs vada uz atgriešanos, un tad tā kā tas process, kad mēs apmainam ticību meliem, visādas pieredzes, kas mūs ir likuši nocēt meliem par Dievu, par sevi, par citiem, un mēs sākam patiesībā dzīvot patiesībā. Tā ir, es tiešām varētu teikt, kuras es redzējis kristietību vistransformatīvākajā pieredzē, ir tur, kur ir kristieši, kas saka, kas uzrīkstās teikt, es gribu būt pilnībā atklāts un es gribu sastapt Dievu visā savā stāstā, visās savās arī salauztības vietās, un ka tieši tur patiesībā notiek tas skaistais darbs, kur mēs tiekam veidoti Kristus līdzībā. Tas ir tāds, tā ir tāda liels vadmotīvs, bet tēma par tādu, es teiktu, iekšējo dziedināšanu, kaut kur par tēmu atbrīvošanu šīm tēmām, bet tas ir kaut kas, kas ir nesis tik daudz dzīvības un augļus cilvēkos man apkārt, arī manā dzīvē, un es vienkārši redzu, ka
Jā, kad tas gala iznākums nav, ka mēs tikai sākam sekot Jēzum, bet patiesībā viņš grib mūs turpinoši mainīt un veidot, un reizēm varbūt mēs pazaudējam bišķi perspektīvu par to, ka tas nav gala mērķis, bet patiesībā tas ir ieejas durvis jaunai dzīvei un jaunai izmainītai dzīvei. Tā kā tas ir kaut kas, kur es gribu iedrošināt katru vienu, paudot laiku Dievu, sakot, klausīties, nenobīties arī tajā klusumvietā, ja tev uzspēld sāpīgas lietas, sāpīgas atmiņas, patiesībā neapslāpē to, bet saredz, ka tā ir Tēva mīlošā balss, kas grib grūtās lietas tavā dzīvē pacelt, lai bieži tajā tumsā ienāk gaisma, tajos melos ienāk patiesība. Un tā patiesība, tu atzīstot, tev darīs brīvu. Tā kā tā. Amen. Paldies, Mārcija, ka tu biji uz sarunu. Es ticu, ka šis būs riktīgi iedrošinoši un riktīgi, ka tas būs kā tāds sākuma solis, kaut kādiem varbūt grūtiem jautājumiem, atbildēm, tiešām spērt soli ticībā un izaicināt sevi reāli staigāt ar Jēzu un ieaicināt viņu ikdienas mūsu steigā, mūsu soļos, kur mēs dodamies un iet arī dziedināšanas ceļā, jo viņš tiešām vēlas mūs dziedināt. Tie viņa vārdi, ko viņš ir teicis, tie nav tikai, kā tu teici, tikai tēlaini izteicieni, tā ir reāli patiesība, ko viņš vēlas darīt. Tā kā paldies, par tavu brīnišķīgo gudrību, par tavu ticības stāstu, un es esmu pateicīga Dievam par to, ko viņš ir darījis tavā dzīvē, un es ceru, ka vēl uz kādu sarunu varēsim tikties. Jā, super. Liels paldies par podkāstu un prieks ciemoties un turpiniet svētīt katru klausītāju ar vērtīgo saturu, ko jūs radiet. Tā kā super. Tu klausies raidierakstu Sirds draudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirds draudzeņu sociālajās platformās. Uzzini vairāk mājaslapā sirdsdraudzenes.lv.